Netīrais viģiks. Netīrās dējas viģiks tagad ir. Es jums pastāstīšu homeopātisko haiku tādu. Pēc ballītes 100 cilvēki nolēma mazliet atpūsties no visām orģijām ar dzeršanu, ēšanu un spēlēm. Un izdomāja, ka vajadzētu aizbraukt uz jūru. Un, protams, viss ir puspiedzērušies un tā tālāk. Un mēteļi vaļā, cepures nav. Visi iet kliegdami, zviegdami, aurodami, skriedami gar jūru. Un surprise, nākamā dienā no šiem 100 cilvēkiem 15 ir saslimuši. Un viņi dodas pie savā dakterīša, un dakterīts izdomā, ka cilvēkam ir plaušu karsonis, un ko viņš dod? Viņš dod antibiotikas. Viņi šīs antibiotikas izdzer cerībā, ka viss būs ok. Bet tagad ir jautājums, kāpēc šie 15 saslima un 75 nesaslima? Vai varbūt bija tā, ka tiem 15 bija kaut kādi speciāli mikrobu mākoņi uzlidojuši vairāk, un tad viņi tos mikrobus sarījās, un no tā viņi dabūja to plašu karsoni. Un tāpēc viņiem tagad jārastē ar antibiotikām. Kā jūs domājat, kāpēc šie cilvēki saslima? Un kāpēc šie cilvēki nesaslima? Viss, atbildiet tagad, lūdzu. Jūs man to uzdodiet jautājumu? Jā. Es varu jums atbildēt kā speciālists. Nu, ja jūs esat kāds ārsta speciālists, tad jā, bet ja jūs esat kā vienkārši cilvēks, atbildiet, kā jūs domājat, kā vienkārši cilvēks. Es domāju, ka šie cilvēki, kuri saslima, nedzēra šnabi. Ko darīja tie pārējie cilvēki Jūrmalā? Viņi dzēra un tie nedzēra. Atbilde īstenībā nav pareiza, jo atbilde slēpjas mazliet dziļāk. Tāpēc kā? Neviens ārējs faktors nav tik stiprs, lai izšķirt